Šimanovskim bumba nenonāk, bet Čistjakovs ieķerās bumbā un rezultāts atklāts. Valērijs Čistjakovs. Valērijs Čistjakovs ir tas, kurš 13. minūtē atklāja mača rezultātu 1-0. Ikstens. Viņok metos, pabiedē. Kas vēlāk tur nav. Un šiet 1-1. Ar atkārtotu sitienu Romāns Knutovs ir tas, kurš izlīdzina rezultātu 5-19 līdz pirmā puslaika beigām. Jā, redzam, šie te New Project pretviecieni ļoti bīstami. Bet Oskar Ikstena saulēcīgi piespēle uz tāro stūri un Knutovs gūst ne tikai savus, bet arī komandas vārtus. Un pie pastarp Ikstena var izveidoties 2-1 izgājiens. Labi domāt piespēle arī sasniedz adresātu. Pasīvi šajā epizodē nospēlēja New Project spēlētāji Nikītinovs un Šimanovskis. Kaļiesņikovs sitiens tiek bloķēts un Kincenbergs pa gaisu sit pāri visam laukumā nepaspēja paklikt kājās, un 19 sekundes līdz pirmā puslaika beigām rezultāts kļūst 1-4. Lai kapaklikās bija pie bumbas, ātri ievadīto spēlē. Project veidot savu uzbrukumu. Šimanovskis labi piespēl un Šimanovskis panāk 2-4. Diekvinišvili saulēcīgi piespēle uz tālo vārdu stabu un 4-2, jeb 2-4 laugoties no New Project. Turklāt var izpildīt sodsitienu. Diekvinišvili sit un Šimanovskis, šķiet tas bija Šimanovskis, kurš pielika kāju. Skatīsimies atkārtojumā, jebkurā gadījumā rezultāts 3-4, vairs tikai minimāls pārsvars. Un tātad Čistjakovs pret Dobrovolski. Epizode, kas zina, varbūt izšķirt arī sērijas likteni. Čistjakovs ieskains sit, Dobrovolskis labāk, Čistjakovs vēl viens sitiens un rezultāts ir izlīdzināts. Ar atkārtotu sitienu Čistjakovs panāk 4-4, 5-56 līdz mača pamatlaika beigām. Pastars iespēlē, bet neprecīzi. Diekvinišvili 2-2. Ko darīs Diekvinišvili? Mēģina iet garām sitiens. Vārti! Un redzam, kādas emocijas, ko izpilda Diekvinišvili pēc šī te panākumā. 5-4 New Project atkal vadībā līdz pamatlaika beigām. Šimanovskis veiksmīgi pret Ikstenu. Čistjakovs arī noķer bumbu, dodas 1-1, Čistjakovs pret Dobrovolskis 6-4, tikai 32 sekundes pagājušas.